vārdi un darbi. Senos laikos, tālā zemē, kalna galā stāvēja krāšņa pils. Tajā dzīvoja princese Elīna, gudra un laipna meitene. Viņa bija ļoti skaista, un viņai bija laba sirds. Elīna vienmēr centās visiem palīdzēt, un tāpēc visa karaļvalsts viņu ļoti mīlēja. Kādu dienu pie pils vārtiem ieradās bruņinieks spožās bruņās. Viņš atjāja ar skaistu zirgu, izskatījās cēls un centās iepatikties princesei. Bruņinieks gribēja draudzēties ar princesi Elīnu, un tāpēc noliecās princeses priekšā un teica: Skaistā princese, es esmu pats drosmīgākais un pats stiprākais bruņinieks pasaulē. Es tev atnesīšu pasaules retākos dārgumus un apsargāšu tevi dienu un nakti. Princese ieinteresēta klausījās, bet neko neteica. Viņa nolēma šo bruņinieku pavērot. Viņš palika ciemoties pilī un tuvākajās dienās tikai turpināja lielīties ar gariem solījumiem, taču vispār neko nedarīja. Tikai runāja un runāja. Princesei viņš jau sāka apnikt. Dažas dienas vēlāk pie pils nonāca vēl kāds bruņinieks. Šim nebija tik skaista zirga. Viņš neizskatījās tik spožs un neizteica princesei tik daudz skaistus vārdus. Tā vietā viņš klusām palīdzēja dārzniekiem nest ūdeni, pacēla nokritušu tilta ķēdi un vakarā atnesa princesei grāmatu, lai viņa varētu lasīt pils bērniem. Viņš nerunāja daudz, bet visu laiku darīja labus darbus. Princese juta, ka no viņa ir labums. Drīz visa pils ievēroja, ka pirmais bruņinieks tikai sola, bet neko nedara, bet otrs bruņinieks patiesi palīdz. Arī princese saprata, ka spoži vārdi neko nenozīmē, ja tiem neseko darbi. Un tā viņa izvēlējās draudzēties ar to, kurš strādāja, palīdzēja un pierādīja savu drosmi ar darbiem, nevis tik ar tukšiem solījumiem. Netici skaistiem vārdiem vien. Patiesu cilvēku var atpazīt pēc viņa darbiem.